esmu no Rezeknes valsts 1. gimnāzijas. Vispār es gribētu dzīvot Vācijā, tāpēc tas man ir ļoti svarīgi, jo es varēšu vēlāk savā CV ievietot to, ka es biju piedalījusies olimpiādēs dažādās. Jā, tas man dos priekšrocības nākotnē. Mēs esam no Liepājas. Ir tā, ka mūsu pasaules zinātāji ir vācu valodas skolotāji. Viņi mums jau motivē kā no 5. klases. Un jā, katru gadu mēs cenšamies pierādīt vācu valodas zināšanās. Tad jau redzēs, kā mums ir labiem rezultātiem. Jā. Mēs esam no 40. vidusskola Rīgā. Kad es uzzināju, ka es esmu uz olimpiādu uz otru turā. Tas ir lieliski. Ir interesanti. Arī interesanti paskatīties uz jaunu skolu. Liela skola. Mums ir bišķi mazāk. Tad šogad mums ir bijis liels pieaugums spāņu valodas olimpiādē, tāpēc kā iepriekšējos gados mēs pieņēmām tikai 60 vislabākos, bet šogad, ņemot vērā, ka Angļi nebija tajā dienā skolā, mēs pieņēmām lēmumu, kā pieņemsim pēc līmeņa. Un daudz vairāk cilvēku šogad piedalījās olimpiādē, un tādēļ arī daudz tika uz otro posmu. Un tādēļ mums šodien tik daudz skolēnu skolā. Tādēļ arī darbs, kas būs fināla darbs, ir bišķiņ grūtāk nekā iepriekšējos gados, un arī tur ir vairāk jautājumu. Lai spēlēsim ne tikai ar līmeni, bet arī ar laiku. Bičele arī nav ieradusies. Vēl laikam brauc no Spānijas, vai ne? Es ceru un domāju, ka gāja labi. Bija arī kaut kas tāds, ko pirmoreiz redzu, bet tas ir gandrīz katra olimpiādē, jo ne tikai esmu Spāņu valodas olimpiādēs piedalījies. Bet jā, es domāju, būs labi un gaidu rezultātu. Bija āķīgs, bet kopumā bija ļoti interesanti. Sajūta, kad izdevās, bet par dažiem nav liela pārliecība.